Sveiki, atkal esmu kopā ar jums, un šodien dalos ar ekrānu, un šodien mēs, ko darīsim, ielādēsim Skype un rakstiem Skype, pēc būtības kom. Vienmēr lādēt viņu no pareiza brauzera, skaties, ko viņš tagad piedāvā. Pēc būtības kādreiz Skype bija atsevišķi, bet tagad tās mums Microsoft piedāvā pats jau, un viņš var izveidot arī traku paroli un nezinu, ko tur vēl. Es nezinu, kāds jums ir Windows, kāds jums ir datoriņš tagad, ja? Vienkārši rakstiet skype.com, un, kad jums parādās, jūs varat vienkārši viņu ielādēt, ja? Un šitam te download, tas nozīmē pārlādēt uz jūsu desktopu. Kad jūs viņu ielādēsiet, tur prasīs paroli, atcerieties, kā es jums tur stāstīju, ka jums vajag ierakstīt pirmajām reizēm mazā blociņā, lai jums ir Skype, rakstiet datumu, rakstiet nosaukumu jūsu programmas jaunas, ja? Rakstiet paroli, obligāti, ja? Tad, kad jums tas būs izdarīts, kur paverās Skype. Es viņu vēru vaļā. Tā, un kas te mums ir? Priekš kam tas Skype vispār vajadzīgs? Pēc būtības viņš aizņem daudz vietas, jā, bet ar viņu ļoti labi vispār var lietot un runāt, zvanīt, piemēram, no vienas valsts uz otru valsti, ja? Ja jūs varbūt nav pieslēgts ārpus valstī, ja, zvani. Te arī var visu izdarīt. Ko mēs tagad darīsim? Ček atkal tie 3 punktiņi, noslēpumaini. Uzliekam atkal iestatījumus, un šeit jums pavarās, man citreiz saka, es nezinu, es aizmirsu Skype loginu, es aizmirsu to, es aizmirsu šito, visu aizmirsu, ja? Kur viņš ir, ja viņš pēkšņi jūs viņu atverāt, jūs gribat padalīties ar draugiem, kur jums ir Skype vārds, redziet, Skype vārds. Tātad, profila attēls, šeit jūs varat ko darīt? Pamainīt bildi, obligāti lieciet, draugi mīļie, lieciet sevi. Nu, nelieciet kaut kādos tur figūriņas, aci vienu, mazu bērnu, vēl kaut tas nav zolīdi, ja, jūs taisiet, mēs runājam par to, ka mēs strādājam biznesā, vai jūs esat partneri mums jau, vai jūs attīstat savu brendu, lūdzu, uzlieciet savu foto, obligāti. Cilvēku nekas skatās kaut kur, nezinu, tur tālā, bet lai skatiens būtu pavērsts pret cilvēkiem, ar ko jūs runāsiet. Jā, tas ir patīkami pieņems. Es taču redzu, ka cilvēks ar mani atvērtās acis, es gribu ar viņu runāt, ja? Tātad, tēmas uzspiežam, ja? Pamainam, noņemam vai pieliekam jaunu attēlu, un tas ir ļoti vienkārši. Es domāju, ka es jums iemācīju to darīt visu. Tā, vispārīgi. Tā. Te pēc būtības mums nekā tāda nopietna nav, ja? Mēs varam rādīt Skype ikonu Windows paziņojuma apgabalā, tā tas vajadzīgs, ja? Tulkošanas iestatījumi arī var uzlikt, redzēt, lai uzlabotu Skype tulkotāju precizitāti, atļaut meklēt darbiniekiem. Te mēs arī varam darīt, tulkojumu mēs varam uzlikt, ja? Varam uzlikt, kā jūs gribiet. Tālāk, izskats. Pēc būtības mums ir izskats vienkārši balts ar tādiem tā kā, var redzēt, ka mēs tur sarakstamies, bet viņus var pamainīt. Redzēt, mēs varam pamainīt cilvēkiem, kuriem patīk tumšpiņas, redzēt, kā viņi palika man tumšs ekrāns uzreiz, ja? Un uz tumšā fona rakstīt. Zilu fonu var uzlikt, ja? Uz melna ar zilēm pieņemsim tad kā tērzēta jums iet, ja, komentāri. Jūs redzat, ja cilvēkiem patīk tā, ja? Kur dzeltens paliek, tad oranžs, jā, un tad kaut gaišu uztaisam to, un arī var izmantot tādos spiltākus, jā, tērzētos. Tā, var atkal izmantot tumšā lielu kontrastu, cik bieži tad ir, kur cilvēkam varbūt grūti redzēs, nezinu viņam, kā kuram cilvēkam patīk, lai jūs varat to visu izdarīt. Man patīk gaišs.
Man patīk gaišs, un tad es atstāju to mierā visu. Tātad tālāk audio un video. Audio un video. Te jūs varat pārbaudīt mikrofonu, redziet lejā. Mēs pārbaudām mikrofonu, cik viņš skaļi strādā, ja pēkšņi. Bez būtības uzlieku līdz galam, ja. Mēs varam to mainīt. Un te jūs varat ieslēgt skaņu ienākošiem zvaniem. Ja jūs strādājat, un jūs gribat tā, lai es pieņemsim kaut kur tur, nezinu, blakus tur istabā jūs būtu paziņojums, ka jums tur zvana, kaut kas zvana var dzirdēt, bet tieši var iestatīt arī ienākošiem zvaniem skaņu, ja? Un pārbaudīsim tagad. Tā, to mēs izdarījām. Tālāk, te jums būs novota, pieņemsim, ja jūs nevarat atrast, man citreiz saka cilvēki, oi, nezinu, man mikrofons nestrādā, ja? Jums te ir noklausījuma saziņas ierīce, vai automātiski pielāgot mikrofona iestatījumus, ja? To arī podziņu uzspiediet, un Microsoft darbinieki un palīdzēs jums, palīdzēs tam Skype'am strādāt. Es teiktu, protams, ka jokoju, bet tā viņš pēc būtības ir. Un te lejā veid bezmaksas pārbaudas zvanu. Jūs varat pārbaudīt paši sevi. To test your call quality, record a short message after the beep. Then your message will be played back to you. Viņš man runā, ka es pēc būtības tagad ierunāšu savu balsi, ja pēc ziņas, ka es pēc būtības tagad ierunāšu savu balsi, ja pēc... If you are able to hear your own voice, then you have configured Skype correctly. If you hear this message, but not your own voice, then something is wrong with your audio recording settings. Please check your microphone and microphone settings or visit skype.com for more. Pabeidzam, ja? Tad viņi pateicis to par to, ka, ja jūs to dzirdat šito ziņu, bet nedzirdat savu balsi, tad pārbaudiet vēlreiz vai ziņot uz Microsoft Office, ja, lai viņi palīdz, ja. Tātad zvanīšana mums viss ir skaidrs, ja, zvanītāji atspējot zvanīšanu pāradresācijā, atļaut ir zvanīt, tā, radīt zvana logu, kad Skype darbojas fonā, ja. Tā, šeit mums ir visu uzlieciet pa labi, paziņojumi, es gandrīz visus man ieslēgs, tā to es negribēju rādīt ērdešanas paziņojumu, kontaktpersonas, ja, var sinhronizēt, ja gribētu viņu saglabāt kaut citā sarakstā, vai bloķēt personas, jūs varat arī redzēt, palīdzību atsauksmes, jā, sniegt atsauksmes, saņemt palīdzību, šeit jūs varat visu izdarīt, iestatījumus, visu varat izdarīt, un rakstīt arī, protams, ka uz Office, jā, Microsoft Office. Tā, pēc būtības mēs to visu izdarījām, jā, kas vēlreiz teicu, jums atcerieties vajag konts un profilu, un šeit var redzēt visu jūsu e-pastu, ko jūs uzstādījāt, jā, un, var sakot, te ir Skype numurs, pēc būtības mēs varam iegūt otru numuru, un te arī var pielāgot naudu, jā, viņš tagad prasīs naudas pārskaitījumus, mēs varam pārskaitīt citiem cilvēkiem, jā, tas vispār ļoti interesanti, un te ļoti daudz iestatījumu. Nu ko? Kas tālāk notiek? Jā, tālāk notiek ļoti vienkārši. Ja mūsu persona iedod mums, mūsu draugi iedod mums to Skype loginu, jā, ko mēs teicām, mēs vienkārši ierakstīsim šeit un cilvēku atradīsim. Ja nav pareizi, tad prasiet lūdzu viņam e-mailu. Jā, pēc e-maila jūs varat cilvēku arī atrast. Jo cilvēkiem citreiz vārdi uzvārdi sakrīt, bet e-maili nesakritīs, jā. Un tad šeit mēs ieliksim te, kur lūpa, jā, šeit mēs ieliksim. Tad te ir iespēja, redziet, zvanīt, jā, man ir 3 funti un 14 centi, jā. Tā, man abonements uzliks uz 60 minūtēm, un pēc būtības es varu zvanīt uz Latviju, jā. Tātad, jūs varat uzlikt, ko jūs gribiet, jā, un meklēt, ko jums vajag. Šeit ir ļoti viss vienkārši. Galvenais tik lasīt, jā.
lasīt un skatīties, ko jums vajag, ja? Tātad, ar to ir skaidrs, es domāju, reku tas ir ritantiņš ir, te visu var uzlikt. Kā es jau teicu, saņemt kredītus nozīmē, reku viņš var uzlikt, reku papildināt, ja? Automatiski papildināt, skaties ļoti uzmanīgi, citreiz cilvēki steidzās, saspiež visas pogas pēc kārtas, ja? Automatiski papildināt, tas nozīmē, jūs uzspīdīsiet, jums automatiski no jūsu kārtas visu laiku ņems nost naudu, ja? Un te ir arī parādīts ieteicami abonementi, uz kuriem jūs varat zvanīt, ja? Jūs, piemēram, bieži redziet, bez ierobežiem 242 mēnesies var zvanīt arī, jā, pēc būtības viss ļoti, ļoti pievilcīgi izskatās. Tam. Aiztaisam to ciet. Kontaktpersonas. Re, kur mēs atkal jaunu personu varam pielikt, jā, uzaicināt uz Skype, pievienot tālruņa numuru. Jā, mēs te vienkārši pieņemsim Gīta. Es vienkārši rakstu, nezinu, man tādas Gītas nav. Uzaicināt pieņemsim varam, jā. Gīta. Gīta mužniece, jā. Kur sūtīt ziņu varam, jā, privāta saruna sākšana. Viss te ir ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši, tik galvenais saprast, vai ko jūs gribat, jā. Tātad, ko vēl te var darīt pēc iestatījuma, palīdzības ziņot par problēmu, kā es jums stāstu, ja, un šeit neizdomāt izratīties ārā, ja jūs izratīsties, tas Skype nebūs, varbūt jums nepatīk tur, nezinu, paroli vai kas, bet jūs pazaudēsiet tos cilvēkus, kas jums bija, bet ja jūs iesācēji esat mierīgi, jūs varat izratīties un iesākt no jauna, ja jums kaut kāda kļūdiņa tur bija, bet pēc būtības ļoti viss vienkārši ir, ja. Tātad, kas mums vēl ir vajadzīgs šeit? Tērzētavas mēs te uzrakstījām, un varam uztaisīt grupas ziņojumu. Redzat, jauna tērzēšana. Mēs varam te uztaisīt jauna grupas tērzēšana, jauna privātā saruna, jauna izziņa. Mēs varam to visu salikt. Te mēs varam sapulces rīkot. Redziet, interesanti, ja? Jā, es varu kopīgat uzaicinājumu uztaisīt, jā, es varu uzlikt cilvēkus. Un vispār tagad kontaktpersonas, te ir diezgan interesanti viss ir, ja? Izmantojam un priecājams par to, ka cik daudz iespēju dot mums internets, ja? Tad jūs varat, pieņemsim, ja jūs tikai izmantojat priekš varbūt jūsu ģimenes locekļiem, tad jūs varat pievienot visu savu ģimeni un ar vienu zvanu jūs varēsiet kopā ar viņiem runāt, rādīt, ko jums vajadzēs, vēl tā, ko to arī visu var atspēkot Skype arī mūsu telefonā, un tā ir vienkāršāk. Tātad, ko vēl? Es paņemšu šī tādus manu tērzētavu. Tā, un te mēs varam izdarīt tā, kur atkal tie 3 punktiņi, mēs varam izveidot zvana ieplānošanu, ja? Tātad, te, kur ir kalendārs, tāpēc jums visu laiku mācos to, lai būtu cilvēkiem ļoti vienkārši. Jūs varat saplānot jau uz priekšu visu, kāda sazvanē būs, kad jums tur saplānots varbūt ar darba biedriem tikties, jā, tā, pieņemsim, man būs sapulce. Tā, pieņemsim, Wednesday, jā, vai trešdiena, un laiku izvēlamies, tāpēc, ka vienkārši man uzlikts pēc Anglijas laika, te AMPM, ja? Un, kad jūs uzliksiet, piemēram, laiku, jūs varat šitā izdarīt un uzrakstīt, kas tas būs, ja? Un cilvēki, kas jūsu tajā grupā ir, saņems jau ziņu, būs priecīgi par to, ka jūs par viņiem atceraties, ja? Tagad es šodien nezināšu, tāpēc, ka negribas nevienu traucēt, bet to es atkal varu pievienot, kā pievienot pie jau, pie esošas jau grupas, arī šeit, redzēt, tā kā biznesa karte, ja, uzspiežam te, un atrodam cilvēku, kuru vajag. Rekur imbolīts, uzspiežam te, rekur viņu, un sūtīt, ja, ja es nosūtīšu, tas cilvēks pievienosies pie manas grupas. Ja es gribu tos cilvēkus izņemt ārā, nospiežam grupu,
Un izņemam cilvēku, tad noņemt rādīt vairāk, un noņemt cilvēku, kas nav vajadzīgi, ja? Tad vēl te var gudrus paziņojumus uzlikt, ja? Te var vispār iziet no grupas. Tā, un kopīgo grupu izmantojot saiti. Šeit to var izdarīt. Un tātad vienkārši pēc būtības jums viss ir uzstādīts, ja? Te ir kopīga saite, tas nozīmē, ka es paņemšu, redziet, es paņemšu šito nokopēšu un varēšu vienkārši, man tagad spēlītas palika, es sūtītu pastu varu, uz e-pastu varu sūtīt, ja? Pievienojas Skype grupai pierakstīt varu, ja? Redziet, pievienojas lietotājiem, tā. Kam tu pieraksti, ko viņš pats jau dod, kolosāli vispār, man vispār ļoti patīk strādāt šeit, jo pēc būtības jau cenšas visu izdarīt programmētāji tā, lai būtu ātrāk un ātrāk, ja, steiga. Tā, tad, ja jūs nesaprotat, tad vienkārši jūs varat to, kas ir, ko mēs nokopējam, un parādīšu jums tad, kā tas izskatās. Pieņemsim, kad ir meitene, es varu nosūtīt šitā, ja? Kad es nosūtīšu to bultiņu šeit, ja, tad viņa aizies saņems, tad nesūtīšu. Arī, kur viņa, es saku, vari pievienoties pie manas grupas, ja? Viss, nenosūtīšu. Tagad tās, un ok. Tā, un vēl var, to es jums pastāstīju, un vēl, piemēram, var, ja jums ir kaut kādi zvani vai grupas zvani vajadzīgi, biežāk, jūs ar labo taustiņu varat viņu atzīmēt, ka nelasītu, sarunas paslēpšanu, atstāt grupu, redzat, šeit arī ar labo taustiņu var daudz ko pielikt klāt, ja? Tā, pārvaldīt grupu, uzlikt tā kā viņi uz augšu, ja? Tāpēc būtības es viņu pacēlu, ka viņi, tā kā vajadzīgi svarīgāki, ja? Izņemt no izlases, tad viņš aizies atkal uz leju, kaut kur lejā, man vajadzēs tur meklēt, ja? Tad var sakot tā. Es domāju, pēc būtības mēs visu to redzam tagad tās, un te vajag tikai vienkārši drusku pastrādāt, lai jūs saprastu, kā tas viss notiek. Un atcerieties, kā es jums mācīju, šeit mēs varam viņu samazināt, ja? Un šeit mēs varam viņu vispār noslēgt. Džiks, viņš nogāja lejā. Tad cilvēki sāka strādāt, viņi saka, kur mans Skype, kur viņš ir. Uz rīkotai joslas jums viss ir. Ja? Jūs viņu gribat aizvert ciet, aizveram ciet. Ja jūs gribat viņu vispārībā izņemt ārā no rīkotai joslas, tad jūs viņu meklēsiet kaut kur pie savām programmām, ja, tā kā es jums mācīju, bet visas programmiņas, ar ko jūs biežāk strādājat, WhatsApp, Skype, Viber, man ir lejā viss šeit pievienots, ja? Ko, lai jums veicās, lai jums gandarīta šitā diena ir, un, protams, kā vienmēr parakstieties uz manu kanālu, rakstiet apakšā tēmas, kāds jums interesē, dalieties ar draugiem, un attīstamies. Lai jums veicās!